No 11. līdz 13. februārim Jelgavā Uzvaras parkā jau 13. reizi pēc kārtas notiks starptautiskais ledus skulptūru festivāls. Šī gada festivāla tēma ir Mana reliģija – brīvība, kur mēs liekam mākslinieku darbos atainot un mākslinieku redzējumā parādīt šīs tēmas atspoguļojumu. Šogad festivālam apstiprināti 30 mākslinieki no 12 valstīm, kas visu šīs dienas Jelgavā strādā un veido ledus mākslu un ledus skulptūras. Kopumā konkursu darbiem tiek izmantots apmēram 40 tonnas speciāli mākslīgi saldēta ledus, kas jau tika saldēts iepriekš, jau no iepriekšējā gada marta mēneša saldētavās. Festivāla parks apmeklētājiem būs atvērts jau no 11. februāra 16. kad ik viens interesants varēs doties uz Uzvaras parku Jelgavā un apskatīt šos festivāla darbus, kā arī iemēģināt ledus slitkalniņu un dažādas citādas aktivitātes. Mēs ar Sandu esam komandā, Sandi Konrātu, un mēs taisam solo skulptūras, jo saule traucēja pabeigt komandas skulptūru. Ar Celģiju es reiz viņu atmetu, man tā kā vairāk patīk vārds brīvība, un tad manējā ir redzams skrienošs puika, jo bērnība principā ir vienīgais laiks, kad cilvēks ir brīvs. I'm from Liverpool in the UK. Es esmu no Lielbritānijas Liverpools, un mans pamatdarbs ikdienā arī ir saistīts tieši ar ledus skulptūru veidošanu dažādiem pasākumiem. Šeit Jelgavā esmu jau 3. reizi. Pirms 3 gadiem šī festivāla organizatori paši mūs atrada, jo, kā jau stāstīja, mums Anglijā ir šis ledus skulptūra bizness. Bet tur mēs nevaram veidot lielas skulptūras, jo tur ir silts klimats. Tāpēc ir patiesa bauda būt šeit un veidot kaut ko lielāku. Šogad mēs kopā ar draugu lielajā darbā taisam tos delfīnus. Bet manā individuālajā skulptūrā es veidoju ledus galvu, kurā iekšā ir kompass. Tā kā tēmas nosaukums ir Mana reliģija, ir mana brīvība, tad ar to es gribu parādīt, ka mums katram galvā ir savs kompass. Un mēs katrs varam pieņemt savus lēmumus. Un esam brīvi darīt visu, ko vēlamies, uzticoties paši savām sajūtām. У нас как бы называют это север крайним, нашу страну. Mūsu zemi mēdz saukt par galējo ziemeļu zemi, bet tai nav galva, tā ir ļoti liela. Diemžēl kopš aizpagājušā gada mums vairs nav savas suverēnas republikas. Tagad esam zem Krievijas. Pie mums galvenais ienākuma avots ir derīgie izrakteņi – nafta, gāze, ogles, dimanti un zelts. Mūsu ziemas ir ļoti garas, 9 mēnešus gadā ir ziema. Pie mums ir arī fiksēts rekords – zemākā temperatūra uz zemes – -72 grādi pēc Celsija. Tas ir tā, ka, ja nospļaujies, siekals vēl nenonākuši līdz zemē, pārvēršas jau ledū. Runājot par reliģiju, mums Jakutijā ir ļoti sena reliģija, drīzāk tāda ticība, jo mums nav dieva tādā parastā nozīmē. Mēs pielūdzam pašu zemi un dabu. Es uzreiz, kā atbraucu šurp uz Latviju, tā sajūtu šeit brīvību. Vārda brīvība, runas brīvība, dzīves brīvība. Lai gan esmu daudz ceļojis, manuprāt, tikai ļoti nedaudzās valstīs var izjust šo brīvības smaržu. To es arī jums gribu novēlēt, jūsu tautai. Labestību, mīlestību un, protams, brīvību. Хочу пожелать вашему народу, который добра, любви и, конечно, тоже свободы. Ledus skulptūra festivāla atklāšana notiks piekdien 11. februārī 19. vakarā. Bet pašas skulptūras labvēlīgu laikapstākļu gadījumā Jelgavas Uzvaras parkā būs skatāms līdz 20. februārim.